Sveiki, 4. studija! Es gribētu zināt, kas īsti notiek Doma baznīcas tornī un kad remonta darbi tiks pabeigti. Un vēl es arī gribētu zināt, vai mēs varēsim doties uz turieni ekskursijā. Tad 4. studija kopā ar būvniekiem un Doma atjaunošanas vadītāju dodas Doma baznīcas tornī, lai noskaidrotu, kādi darbi šeit tiek veikti. Mēs atrodamies Rīgas Doma torņa zvanu galerijā. Un zvanu galerija ir, kā lai saka, viens no galvenajiem cēloņiem, kad tikai saprast, ka Domā tornī ir neatliekami jāveic darbus. Proti 2001. gadā bija doma uzstādīt šeit zvanu spēli. Un šīs zvanu spēles uzstādīšanas laikā tika konstatēts, ka torņa koku konstrukcija ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī, ka zvanu spēli šeit nevar uzstādīt un ir jāsāk strādāt pie restaurācijas, ir jāveic koku konstrukciju protezēšana. Daudzas no šīm koku konstrukcijām ir ķirmju sāstas, kas krietni samazina torņa stiprību. Izskanēja pat bažas, ka tornis varot sabrukt, tāpēc steidzami bija jāveic kapitāla remontdarbi, kuriem no Eiropas Savienības fondiem tika novirzīti 5,8 miljonu eiro un atrasts unikāls rekonstrukcijas veids. Gods un slāva inženieriem un celtniekiem, kas to izdomāja. Tad, proti, mums ir tornis tornī uzbūvēts. Mums ir vēl viens koku tornis šeit ielikts iekšā šajā vecajā tornī, kas mums ļauj vispār strādāt ar šo veco torni. Ja? Tad, proti, tā ir konstrukcija, kas ļauj atbrīvot elementus, lai viņus varētu vispār viņu protezēšanu sākt. Protezēšana ir satrupējušo koka detaļu aizstāšana ar jaunu koku. Šis esot laikietilpīgs darbs, jo vieglāk un lētāk ir torni uzcelt no jauna, bet mērķis ir saglabāt vēsturisko unikalitāti. Bet kad tad zaļais plīvurs no torņa tiks noņemts un darbi būs pabeigti? Mums ir paredzēts šo projektu pabeigt šogad 30. oktobrī. Tātad paredzēts, ka sastatnes būs līdz augusta beigām, un tad augusta beigās lēnām iet no sastatnes, galerijas atgriežas savā vietā, tiek uzstādīta zvanu spēle, un tad ceram, kā lai saka, valsts jubileju sagaidīt ar pabeigtu restaurētu torni. Vēl nesen izskanēja ideja, ka Doma baznīcas tornis varētu kļūt publiski apskatāms, ka tikšot uzbūvēts lifts, lai apmeklētāji varētu uzbraukt līdz torņa skatu laukumam un baudīt pilsētas ainavu, līdzīgi kā tas ir Pētera baznīcā. Tāda iecere mums bija, bet ekskursijas nebūs, tornis nebūs publiski pieejams. Ja? Jo, teiksim, šī publiskā pieejamība, teiksim, nodrošināt cilvēkiem to, kā lai saka, neteiksim pat komforta līmeni, bet elementāro līmeni, lai viņi te varētu uzkāpt, diemžēl tas nav iespējams. Paši redzējāt, cik tas bija sarežģīti uzkāpt, un tas nav tikai tāpēc, ka notiek būvdarbi. Arī pirms būvdarbiem tā uzkāpšana bija tikpat ierobežota. Pēc remonta darbiem šeit atradīsies 7 zvani, kas ieskandinās visas šaurās Vecrīgas ieliņas. 4. studijas skatītājiem šī ir tā iespēja apskatīt Doma torni no iekšpuses, bet mēs izmantosim kādu unikālu iespēju. Jā, apciemot Doma baznīcas gaili. Skatītāji mums uzdeva jautājumu, mēs devāmies noskaidrot atbildes. Jāteic, ekskursijas šeit nebūs. Bet šī ir viena no labākajām ekskursijām, kādā es jebkad esmu bijis.